Mani bērni, es vēlos jums pastāstīt to, ko jūs visdrīzāk nebūsiet dzirdējuši. Pirms 4 gadiem, apmēram šajā laikā, tās bija dienas, kad jūsu mamma sacīja man, lai es sagatavojos kopā mums visiem doties ciemos pie maniem radiem Valmierā. Un es devos uz veikalu un nopirku visu to, ko vajadzēja mums ceļam un lai paviesotos tur. Taču notika, ka 2020. gada 10., 11. un tālāko datumu decembrī jūsu māte palika klusu un paslēpa jūs no manis. Ne tikai es tiku piemānīts, bet tika piemānīta arī jūsu vectētiņš, vecmāmiņa, jūsu brālēni un māsītes, arī mans brālis un manas māsas, kas gaidīja vismaz kādu ziņu no jums, no mums visiem. Un tad arī ir jautājums, kārtējais jautājums. Vai tā dara godīgi cilvēki, kas mudina otru, lūdzu, nopērc to un to, izdari to un vēl kaut ko, bet tad, kad tas ir paveikts, tad neliekas nezinis un slēpjas. Vai godīgiem cilvēkiem būtu jāmelo? Es zinu, ka arī jūs, mani bērni, zināt atbildu uz šo jautājumu. Tieši tāpat kā vai bērnu mātei bija jāmelo par to, kad tika teikts, ka Emīlija, ka tu, mana meitiņa, baidoties no manām pasakām, un kad es tavā klātbūtnē vēlāk 2021. gada 10. oktobrī pajautāju arī Robertam, manam dēlam dzirdot, vai tiešām Emīlija ir tā, kā mamma saka, ka tu baidoties no manām pasaciņām, tad es atceros tavu pārliecinošo atbildi un arī to intonāciju un tavas balss skanējumu, kā tu to teici, jo tu teici, taču nē, tēti. Un kad es jautāju jau nākamajā brīdī jūsu mammai, tad kāpēc viņa rakstīja to, kas nav, vai atceraties, kāda bija mātes reakcija? Viņa nokāra galvu. Viņai nebija ko teikt, un tā bija vienīgā atbilde – klusēšana uz to. Es šo pieminu ne tāpēc, lai pateiktu, ka jūsu mamma izdarīja daudzas liktenīgas kļūdas un noziegums, par kuriem būs jāatbild. Bet es to pieminu, lai jūs, bērni, zinātu, ka es visu šo, kas ir noticis ar jums un mums, es jums atklāšu, lai kāda būtu šī patiesība, jo jums tas ir jāzina. Jums ir jāzina visa patiesība, kas ir noticis pa šo laiku, un tas tiek solīti pa solītim sakrāts, lai kad jūs paši meklēsiet atbildes, lai tās jums būtu atrodamas. Mani mīļie bērni, jau nākamajā ziņā es jums ierunāšu kādu vakara stāstu un saiti uz šo materiālu iekļaušu šī ziņojuma aprakstā. Pirms saku jums atkal uz redzēšanos, pateikšu vēl kādus vārdus. Es jūsu tētis, Mareks Markus, arvien jūs meklēju. Es esmu uzrunājis daudzus cilvēkus Latvijā un aicinājis viņus, ja vien viņiem ir kāda, pat vismazākā ziņa par jums, lai viņi man dara tās zināmas. Taču teikšu, kā ir, ar šīm atbildēm ir ļoti trūcīgi. Lai gan Latvija ir maziņa, es esmu liecinieks tam, ka daudzi no mūsu tautas, ļoti daudzi cilvēki ir vai nu vienaldzīgi, vai nu pasīvi, lai kā to nosauktu, bet viņiem īsti nerūp, kas notiek ar līdzās esošiem cilvēkiem.
Un tas ir stāsts ne tikai par attieksmi pret jums, mani bērni, vai pret mums. Tā ir pieredze, ar kuru saskarās ļoti daudz cilvēki. Trūkst šīs iejūtības. Taču es jums, mani bērni, lai kādas izvēles ir izdarījusi arī jūsu mamma, aicinu jums saglabāt katram savu sirdsapziņu un savu iejūtību, sajust sevi un citus. Un arī pat tajā, kur cilvēki ir darījuši ļaunu, runāt ar viņiem par to. Jā, runājiet arī ar savu mammu par to, kas noticis, un viņai ir jāsniedz godīgas atbildes katram no jums par to, ko jūs vēlaties uzzināt. Un lai Dievs dod dušu un sirdsapziņu arī viņai jums stāstīt patiesību un tikai patiesību, nenoklusējot neko no tās. Es mīlu jūs, mani bērni, es meklēju jūs un meklēju patiesību, lai kāda tā ir, būtu un paliktu.